Agrāk es sacīju, es ceru, ka viss mainīsies. Pēc tam es sapratu, ka ir tikai viens veids, lai viss mainītos, darīt to pašam. Iepazīstināt ar gada iniciatīvas nominanti Lāsmu Veilandi aicinu aktīvo pastaigu cīnītāju un taku pārzinātāju Baibu Vogasti. Gada iniciatīva. Nevienam neko nesakot, neprasot, nevienam nepiesakoties. Lāsma Veilande pirms 3 gadiem apstaigāja Lielauces centru un apkāma pa 13 diškokus, 11 melnalkšņus un 1 liepu muižas pārkalējā un zirkastaņu pie muižas dīķa. Tolaik diškoku apzināšanu viņa pieteica mežzinātnes bakalaura darba tēmai Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Pēc augstskolas beigšanas viņa sāka strādāt mežsaimniecības uzņēmumā un vienlaikus saimniekot arī savās brīvdienu mājās Ezerlūķi pie Zebras ezera, bet diškoku apzināšana viņai kļuva par sirdslietu. Nākamajā ekspedīcijā viņa apzināja vēl 11 diškokus, no kuriem puse sarkanie ozoli. Šogad nākuši klāt vēl 73 viņas uzrādītie diškoki, tādējādi 3-kāršojot pagastā atrasto diškoku skaitu. Kopumā Dabas aizsardzības pārvalde Dabas datu pārvaldībā sistēmā Ozols mūsu pagastā fiksēti 116 diškoki, no kuriem 97 ir Lāsmas uzrādītie, atrastie, uzmērītie. Visinteresantākais ir šī gada jaunieguvums, staigājot pa veco ceļu, kura malās sastādīti parastie sarkanie ozoli, iezīmējas vēsturiskais ceļš no Lielauces muižas uz Lēnes pusmuižu. Būtu jauki, ja šo sarkano ozolu ceļu varētu atjaunot kā pastaigu taku. Un tiešām, ikdienas dodoties pastaigās, redzot šīs ozola lapiņas pie Lielauces kokiem, es priecājos, ka pateicoties Lāsmai, mēs esam kļuvuši zinošāki, bagātāki ar diškokiem. Paldies tev, Lāsmu!